Augšējos elpošanas ceļus veido vairākās struktūras. Deguna dobums, mutes dobums, rīkle un balsene. Kad gaiss iziet cauri šīm struktūrām, tās nodrošina fizisko un imunoloģisku barjeru, kas aiztur infekcijas izraisītājus un dažādus gaisa piemaisījumus. Deguna dobuma gļotāda sasilda un mitrina ieelpotu gaisu. Savukārt respiratorie vīrusi, baktērijas un dažādi piesārņojumi pielīp pie gļotām deguna ejā. Rīkles forma liek gaisam pagriezties par 90 grādiem uz leju. Un lielākas gaisā esošās daļiņas nevar ātri pieveikt šo pagriezienu, tāpēc tās iesprūst deguna aizmugurējās sienas gļotādā. Šajā vietā atrodas elpceļu imunoloģiskā barjera. Augšlēju un rīkles mandelis satur imūnās šūnas, kas absorbē un iznīcina uz tām nosēdušos patogēnus. Pēc tam ievērojami tīrāks un atbrīvots no daudziem patogēniem, gaiss caur rīkli un balseni nonāk apakšējos elpceļos. Visizplatītākā augšējo elpceļu vīrusu infekcijas ir dažādi saaugstēšanās vīrusi, visbiežāk rinovīrus, nonāk organismā, kad tiek ieelpoti ar vīrusu inficēti gaisā esoši tvaika pilieni. Otrais visbiežākais inficēšanās veids ir, kad piešārņotas rokas pieskaras degunam vai mutei, un vīrus nonāk pa tiešo uz gļotādas. Infekcijas, ko ieelpo ar gaisā esošu ūdens tvaiku, sauc par pilienu infekcijām. Ja vīrusam izdodas pārvarēt organisma barjerus un inficēt elpceļu gļotādu, šajās vietās rodas iekaisums. Gļotāda paliek sarkana, jūtīga, sāpīga. Tā sāk pastiprināti ražot gļotas, lai ātrāk attīrītos no infekcijas. Deguna gļotādā veidojās tūska un deguna aizlikums. Tāpat var iekaist arī deguna blakus dobumi. Kairināta gļotāda niez un izraisa šķaudīšanu. Rīkles gļotāda arī var iekaist. Rodās sāpes rīklē un skrāpējošā sajūta. Ir grūtības norīt dēļ sāpēm rīklē. Kad iekaisums sasniedz balseni, tas izpaužās kā klepus. Jāatcerās, ka pret saaugstēšanos nav īpašu zāļu. Augšējās respiratorās slimības mūsu organisms apkaro pats. Lai atbalstītu organismu, ir jāievēro miera vai gultas režīms. Ir jādzer daudz šķidrumu. Ja saslimšanas simptomi ir pārāk mokoši, var lietot medikamentus, kas atvieglo stāvokli. Pretsāpju līdzekļi, tādi kā ibuprofens vai paracetamols, mazinās iekaisuma sāpes. Tūsku mazinošs sprejs vai tablete palīdzēs vieglāk elpot. Nekad nelietojiet antibiotikas. Atceries! Antibiotikas nelīdz pret vīrusiem.